Es atvainoju. Piedodiet. Cik šitais maksā? Cik tu maksā? Uj, kaut kādu kukaiņu. Tādu neviens nepirks. Ah! Halā! Te kāds ir? Nodokļi bez panikas. Nu re, šodien es atrodos mežā, un šis joprojām ir raidījums Nodokļi bez panikas. Jau 6. sērija. Atrodos mežā, jo šodienas mūsu tēma ir meža un ciršanas tiesību pārdošana un nodokļi. Arī šoreiz mana lieliskā kolēģe Ieva Liepiņa uzdeva izpētīt šo tēmu pašam. Man nepatīk būt mežā vienam pašam. Pētu kā māku. Jo dziļāk mežā, jo vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kas vispār ir meža ciršanas tiesības? Kurš par to maksā nodokli? Kā nosaka mežam cenu? Ļoti interesants jautājums. Satikšos ar Sijā meža sili īpašnieku Interu Berkuli. Sveiks, Inter! Sveiki! Prieks tevi redzēt! Apusēji! Inter, tu strādā jomā, kas ir meža apsaimniekošana un mežastrāde. Es pēdējā laikā esmu ieraudzījis ļoti daudz sociālos tīklos un arī televīzijā reklāmas tieši par mežiem, par mežu pārdošanu, mežu izciršanu. Un tas rada tādu man jautājumu, vai uzņēmumiem savā starpā ir milzīga konkurence, jo šajās reklāmās viņi saka, pārdodiet pie mums, pārdodiet gudrāk, izcertiet gudrāk. Kā tur ir? Vai ir kaut kādas konkurences šajā? Jā, protams, konkurence ir joprojām vienmēr bijusi liela meža izstrādē, meža apsaimniekošanā. Ja, un jebkurš grib nopirkt ātrāk, veiklāk, labāk, un protams, tas tā ir. Vai ir tā, ka man šīs reklāmas rada tādu sajūtu, kad meža pārdevēji, vai viņi ir zinoši, kā pareizāk to darīt, kādus darījumus veikt, vispareizāk, kā pārdot šos mežus vai izcirst? Protams, ka nav ikdienā cilvēki, to nenodarbojas, un viņiem bieži vien nākas apmulst, nesaprast, un daudz jautājumu ir, kā pareizāk izdarīt, lai droši pret nodokļiem, pret visu pārējo. Vēlējos tev uzdot to jautājumu, kādi ir būtiskākie jautājumi, ko meža pārdevēji uzdod? Lielākoties jau ir saistīti ar nodokļiem tieši. Kā nomaksāt tos nodokļus, kādi būs, un tas ir tieši, lai nepaliktu parādā valstī un negūtu kaut sodu vai kaut ko. Vēlējos tev uzdot to pēdējo jautājumu, ar ko meža darījumi būtiski atšķirās no citiem darījumiem? Diezgan lielākoties bieži ir rokas naudas. Uzreiz netiek nopirkts īpašums, jo daudz formalitātes ir atdalīšanas, ir ciršu atļaujas izņemšanas. Tas tieši saistīts ar rokas naudu. Tas kā skaidrā kaut kāda nauda. Izklausās, rokas nauda tā kā bērniem uz skolu, ko dod. Nē, kādā gadījumā skaidrā tiek pārskaitīt daļēji īpašniekam par īpašumu, kas apusēji uzliek pienākumus gan pircējiem, gan pārdevējam. Ja kad neviens nevar atkāpties, tad ir dubultā jāmaksā. Tas ir tā kā, piemēram, kad es gribu īrēt dzīvokli, es iemaksāju šo te rokas naudu, lai viņu neatdod citam, apmēram kaut kas līdzīgs? Jā, tā ir drošība, lai pircējs paliek pie, kad viņš varēs nopirkt to īpašumu un pārdevējs varēs pārdot par to, ko viņi vienojušies. Super forši. Milzīgs paldies tev par interviju. Bija forši satikties mežā. Iesim vēl kādreiz pastaigā. Vislabāk. Pirms tiekos ar Ievu, aprunāšos ar Sijā meža birojas finanšu direktori Daci Pēlāni. Sveika, Dace! Čau, Dāvi! Tikko ar Interu tikos un mēs pastaigājāmies un sapratām to, ka lielākās neskaidrības ir saistītas meža pārdošanā par nodokļiem. Tad man tev ir jautājums, kas ir šie te jautājumi, tās neskaidrības pārdevējiem tieši nodokļu jautājumos? Ja uzņēmumiem, kas ir juridiskas personas, tiem tur pārsvarā viss ir skaidri, tad fiziskām personām mēdz būt jautājumi gan par to,
kādi nodokļi ieturami, gan kā šie darījumi ir veicami. Jā, tad ir atšķirība. Pirmkārt, kurš pārdod to mežu, fiziska persona vai juridiska persona? Katram ir daži savādāk, tie nodokļi nav vienādi. Kādas kļūdas visbiežāk pieļauj pārdevēji fiziskas personas? Visbiežāk tas ir nenoskaidro līdz galam, kādi nodokļi ir vai nav ieturami un kādas darbības ir jāveic tieši nodokļu jomā fiziskajām personām. Un tas ir tas populārākais. Un kur šo informāciju var noskaidrot? Droši vien, kad nodokļu institūcijās, mūsu gadījumā fiziskās personas parasti nāk pie mums, un tad mēs viņiem skaidrojam, jo ir žēl, ja cilvēkiem rodās dažādi nodokļu uzrēķini pēc kaut kāda perioda par to, ka viņi nav zinājuši. Mēs stāstam, it kā tas nav mūsu pienākums, bet mēs parasti izstāstam un pastāstam un mēģinam informēt. Jā, jo kā mēs zinām, nezināšana neatņem no atbildības pareizi. Un, ja cilvēks nezina, kā pareizi veikt šādus darījumus, tad var sanākt ziepes. Var gan, jā. Kas būtu jāzina meža īpašumu pārdevējiem, lai nesanāktu šīs ziepes? Pats svarīgākais droši vien ir tas PVN reģistrācijas slieksnis. Fiziskām personām jāsaprot, ka pārdodot kokus vai cirksmu, ir svarīgi reģistrēties PVN maksātāja reģistrā. It sevišķi tad, ja darījumi pārsniedz 50 000. Piemēram, mums bieži mēdz gadīties situācijas, kad zvana nodokļu kontrolējošās iestādes un lūdz uzrādīt visus fiziskās personas iepirkuma dokumentus, jo fiziskā persona nav laicīgi noreģistrējusies kā PVN maksātājs un ir pārsniegts šis reģistrācijas slieksnis un periods ir pagājis un naudiņa droši vien iztērēta. Ceļojumus. Arī visādās vajadzībās, jo... Man nekāda darījuma nav bijuši, naudas nav. Jā, bet nodoklis ir jāmaksā. Jā. Un tas notiek ar diezgan lielu laika intervālu, jo tas reģistrācijas periods ir gads, un tad sanāk ļoti nepatīkami brīži. Mēs parasti fiziskām personām sekojam līdzi un informējam viņiem, ja tuvojās tas reģistrācijas slieksnis, bet nevienmēr ir tā, ka visi koki tiek nodoti mums. Un tad sanāk, ka ir pārsteigums pēc pāris gadiem. Diezgan nepatīk. Un tās summas noteikti nav tā kā maziņas. Milzīgs paldies, tev, Dācis, ka mēs satikāmies pie meža, ne mežā, bet man bija liels prieks ar tevi parunāties, un man ir kaut kāda lielāka jau skaidrība, un tagad tikšos savu kolēģi Ievu un izrunāsim šo tēmu padziļinātāk. Nopietni, jā. Jā, nopietni. Paldies tev. Paldies tev, Dācis. Čau, Ieva, šodienas tēma man ir diezgan sveša un jūtos diezgan apmaldījies šajā tēmā. Man nekas nav skaidrs par mežiem un viss, kas saistīts ar mežu pārdošanu, izciršanu un nodokļiem. Lai gan liekas, ka mežā var tiešām apmaldīties, nav tik traki. Jā, sapratu, es apmaldījos mežā un centos arī uzzināt, kā tad nosaka vispār mežam cenu, kā visu tur rīko, kas ko kā notiek, un sapratu to, ka neko nesaprotu un diezgan grūti rast atbildes. Patiesībā aplikt ar nodokli ienākumus no meža nav nemaz tik sarežģīti. Galvenais ir jāzina, kad jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Ir divas dažādas lietas, divas grupas. Mežs, kas pieder fiziskai personai, un mežs, kas nepieder fiziskai personai. Visizplatītākā lieta, manuprāt, ir ienākumi no meža, kas pieder fiziskai personai. Tātad, ja fiziskai personai pieder mežs, viņš var pārdot mežu izciršanai, un viņš var sagatavot izciršos kokmateriālus un pārdot kokmateriālus. Tā ir viena grupa, un otra grupa, kas var rasties šie koka izstrādājumi fiziskas personas īpašumā, tie ir dažādi zari, kad mēs tīram mežu, kad mēs krūmus izcērtam, kad pļāvu iztīram un tam līdzīgi. Tātad arī ienākumi no zāru pārdošanas šķeldošanai arī būs ienākumi, kur apliksies ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šajā epizodē mēs vairāk koncentrēsimies tieši uz privātpersonām, kas pārdod vai izcer šos mežus un viņu īpašumu. Jā, protams, jo šeit ir tie dažādie gadījumi un dažādās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes. Tikos arī šodien ar diviem ekspertiem, ar Dāci un Interu, un runājot ar viņiem arī sapratām, ka vislielākās neskaidrības un problēmas ir tieši saistībā ar nodokļiem.
nodokļiem, kad pārdod mežus. Un kā ir ar nodokļu nomaksu? Kurš īsti tad to dara? Kurš pērk vai kurš pārdod šos te mežus un īpašumus vai izciršanas? Lai to saprastu, vispirms ir jāsaprot, vai fiziska persona, kas pārdod šo mežu, pirmkārt, vai tas ir viņa paša mežs, vai tas nav viņa īpašumā esošs mežs, un tad ir jāsaprot, vai viņš šo mežu pārdod savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai tā viņam nav saimnieciskā darbība, viņš vienkārši šo mežu ir mantojis un vēlās kokmateriālus pārdot vai pārdot ciršanas apliecības. Kā īpašumu, Jā, ciršanas apliecības arī var pārdot. Teiksim, ja pašam nav vēlēšanās nodarboties ar meža izciršanu, algot cilvēkus, tad tu vari pārdot šo ciršanas apliecību un cits pircējs tavā vietā šo mežu izcirtīs. Arī tas ir variants. Jā, arī eksperti Interes un Dacis stāstīja to, ka visbiežākais nesaskaņas un nesaprašanās ir tieši par šiem te pārdevējiem, kad viņi nezina, kā pareizi to nokārtot un tad kādi tie nodokļi ir jāmaksā, kas ir jāiesniedz, kas nav jāiesniedz. Un tas bija ļoti interesanti uzzināt no viņiem to. Manuprāt, ļoti bieži tieši runājot par mežiem, pārdevēji vairāk ir gados vecāki cilvēki, un viņi vispār baidās no tiem nodokļiem, jo viņiem tas ir pilnīgi kaut kas tumšs un nesaprotams. Man liekas, tas jau jebkuram cilvēkam ir. Man tiešām ir tāda aizdoma, ka sabiedrībā tāds cilvēks, kurš ar to ikdienā nesasaistās, nezinās atbildes uz šiem visiem jautājumiem. Jā, un arī tā reklāma, ko mēs redzam sev apkārt par mežu iepirkšanu, ir ārkārtīgi tāda agresīva pēdējā laikā. Mēs dzirdam gan radio, gan redzam ārā reklāmas. Šo es arī teicu manam ekspertam Interam, kad es esmu ievērojis pats personīgi sociālajās vidē un televīzijā ļoti daudz reklāmas par to, kad pārdodiet mums un esiet uzmanīgi un nepārdodiet citiem. Tāda, manuprāt, liela konkurence savā starpā ir, kurš ir labāks. Jā, tā ir. Un vēl kas ir interesanti, mežu iepircēji bieži vien piedāvā arī konsultēt cilvēkus, kā to izdarīt, bet noteikti būtu ieteicams saņemt kādu konsultāciju arī no neatkarīgas personas, un valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā var atrast arī metodisko materiālu, kā tas viss ir jāmaksā. Bet, protams, mēs ar tevi tūdaļ arī izrunāsim, kas ir jādara un kas būtu jāzina. Tātad, ja cilvēks savu mežu pārdod nesaimnieciskās darbības ietvaros, tātad viņam ir mantots vai kaut kādu iemeslu pēc viņš ir vēlās daļu no sava meža pārdot, vai viņam naudiņa ir vajadzīga vai kas, tādā gadījumā no šīs mežu pārdošanas ienākums apliksies ar 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas, protams, ir ļoti pievilcīga likme, bet pats galvenais ir jābūt apliecinājumu, ka šis mežs pieder man. Ja es nevaru dāvja mežu pārdot, man ir jāpārdod savs mežs, lai šos 10% piemērotu. Šī ir tāda iedzīvotāja ienākuma nodokļa likuma norma, kas ir tā kā iedzīvotājiem pretim nākoša samazināta likme, lai tu būtu ieinteresēts. Jā, tas ir diezgan, man liekas, tāda ļoti labi, ne? Jā, tas ir ļoti labi, bet konkrēti šī nozare, lai viņu atbalstītu, tātad valdība ir pieņēmusi lēmumu un šis nodoklis nav ļoti liels. Jā. Kas vēl ir interesanti? Mazākais, man liekas, ko esmu dzirdējis. Jā, tas tā tiešām arī ir. 10% iedzīvotāja ienākuma nodokļa ir mazākā iespējamā, kāda šobrīd varētu būt. Lūk, tātad pirmkārt mežam ir jābūt īpašumā, un tālāk jau tad var izlemt, vai pārdos mežu nenocirstu, tātad šo ciršanas apliecības pārdot, tev jau īpašums paliks, meža zeme paliks tavā īpašumā. Man tieši galvā skanēja jautājums, jo es saprotu, ka mežs ir koki, ir izciršana, un tu pārdodot mežu, tev jau zeme paliek, vai tas paliek tev, vai tur ir dažādi. Nav tā, ka mežs, un tad tu pārdod, kad viss ir tajā ietilpst, jo zeme, kas ir tas īpašums, koki un vai tīrīšana, tas arī ir viens no veidiem. Tev nav jāpārdod mežs, bet zini to, ka tu vari iztīrīt, ka tīrīšana ir kaut kādā arī veidā. Tā var, pārdodot mežu, tev zemi neviens nenoņem. Zeme paliks tavā īpašumā, bet, protams, vai uzreiz tu vēlies kādam pārdot arī zemi vai kādam citam, vai pēc laiciņa. Bet var arī visu. Var arī visu pārdot. Tas ir divas dažādas lietas. Viens ir pārdot zemi kā nekustamo īpašumu. Mēs runāsim nākamajos kādā no raidījumiem. Un mežs. Es pārdodu zemi un mežs paliek. Arī ar visu mežu. Neliekas loģiski. Tā kā zeme nav mana, bet mežs ir mans. Tas viss ir tavs, tu pārdod. Nē, ja es pārdodu zemi,
Bet mežu ar nē. mežu kopā. Tā nevar. Nu redz, šeit man bija jautājums, vai es varu pārdot tikai zemi bez meža, vai es varu pārdot mežu bez zemes. Mežs nepaliks tavā īpašumā, ja tu pārdosi zemi. Vai nu tu pārdod mežu, zeme paliek, vai pārdod zemi ar visu mežu? Jā, nu tad ir tie divi varianti. Tātad katram ir jāizdomā, kas viņam ir izdevīgākais, jo tanī brīdī, kad tu pārdod šīs ciršanas tiesības, tātad, ko mēs noskaidrojām, ka tev ir 10% iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ja tu pārdod neizcirstu mežu kokus uz celma, tā kā sacīt. Tādā gadījumā tev rēķinot šo iedzīvotāja ienākuma nodokli, 25% no ienākuma tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem, par ko nodoklis nav jāmaksā. Okay. Tātad, ja tu saņemsi 1000 eiro par ciršanas tiesībām, tādā gadījumā 22,500 būs neapliekams ienākums, un no 7,500 tu maksās 10% iedzīvotāja ienākuma nodokli. Bet šeit arī var būt interesanta situācija, jo šo nodokli, ja tu pārdod saimnieciskās darbības veicējiem, piemēram, Inter uzņēmumam vai Daces uzņēmumam pārdot šo mežu, tādā gadījumā viņi veicot izmaksu tev nodokli ieturēs. Okay. Ja, jo viņiem ir pienākums ieturēt, bet var piemēram gadīties, kad viņiem nejauši gadās atskaitīt un viņi to nodokli nav ieturējuši pilnu summu, tādā gadījumā tev pašam būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija un nodoklis jāsamaksā. Tā kā mēs abi runājām, Jā, man liekas, tu maksā nodokli. Jā, un Dace man šo arī pieminēja, kad rodas šādas dažreiz problēmas, kad cilvēks nav pats iesniedzis, ir iztērējis jau naudu, saņem to, un gada deklarācijā viņam ienāk milzīga summa. Lūk, savukārt, ja tu esi jau sagatavojis koku materiālus, respektīvi, tu esi nodarbojies ar meža izciršanu vai cirsis pats vai pieaicinājis speciālistus, tādā gadījumā tev pārdodot šos nocirstos kokus, attaisnotie izdevumi būs jau 50%, jo tiek uzskaitīts, ka tev bija nepieciešams zāģis un darbs un tam līdzīgi. Tātad ir jāzina arī ko tieši tu pārdos. Jā, un kas tev arī ir izdevīgi, ka tev varbūt patīk mežā strādāt, tu izcērt pats un dabū attaisnotos izdevumus no 1000 eiro, 500 eiro, nebūs apliekami ar nodokli. Ja tavs pircējs šajos abos gadījumos ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tad viņi tev nodokli ieturēs. Bet, piemēram, Dāvis savu mežu var pārdot Ievai, kuram neveic saimniecisko darbību. Tādā gadījumā visu naudu Dāvis saņems pats. Pēc tam pašam arī jāsniedz. Jā, pašam jāsniedz deklarācija, un D1 prim un D daļa jāizpilda deklarācija un jānorāda, ka tev bija ienākumi no ciršanas tiesību pārdošanas, tev attaisnotie izdevumi bija 25% un tev jāmaksā 10% ienākuma nodoklis. Ja es pareizi sapratu, tad šī ir tā vieta no Daces. Ja es pareizi sapratu, ka šī ir tā vieta, ko cilvēki aizmirst un kas var radīt problēmas pēc tam. Un ja fiziskai personai pašai rodās pienākums maksāt iedzīvotāja ienākuma nodokli, tad, protams, atkal ir jāsniedz gada ienākuma deklarācija 26. gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet ja tavs kopējais gada ienākums pārsniedz šo 105,300 eiro slieksni, šo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apjomu, tad tev deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, nedaudz ilgākā laika periodā. Un kas mainās, ja cilvēks ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad viss pilnīgi ir savādāk, ja? Jā, protams, tādā gadījumā ir savādāk, jo saimnieciskās darbības veicējs maksā šo progresīvo nodokli 25,5% no peļņas, saimnieciskajā darbībā gūtās vai 33% atkarībā no šī ienākuma apjoma, protams. Jā, un šis ir arī tas, ko mēs iepriekšējā epizodē aprunājām, kad progresīvā likme sanāk no tā, cik tu nopelni. Jā, jo ja tu esi saimnieciskās darbības veicējs, protams, no šī procesa tavs ienākuma nodoklis nebūs 10%. Redzi, kāpēc ir svarīgi arī konsultēties ar nodokļu konsultantu reizēm, lai saprastu, kurš režīms faktiski tavā konkrētajā gadījumā ir piemērotāks. Jā. Ir viena laba ziņa, Dāvi. Ja tu esi saimnieciskās darbības veicējs un nejauši ienākuma izmaksātājs ir ieturējis 10%, kas viņam faktiski nebūtu jādara, bet pie lielas darbības apjoma arī kādreiz tādas kļūdas gadās, tad nav jābēdājās, jo tev ir jāmaksā
25,5% no peļņas, un šo izmaksātā ieturēto 10% iedzīvotāju ienākumu nodokli var uzskatīt kā jau iemaksātu avansu. Tātad viņš tev nepazudīs arī gadījumā tad, ja nepareizu likmi vai nepareizu summu ir ieturējis šis ienākumu izmaksātājs. Tad par to nevajag bēdāties. Un, Ieva, vai var būt tā, ka mežs nepieder fiziskai personai, un vai viņa var šo mežu pārdot? Jā, protams, viņa var šo mežu pārdot, bet tad atkal šim ienākumu izmaksātājiem ir citi pienākumi. Jā, protams, var pārdot arī mežu, kas tev nepieder, bet, protams, iegūts ar likumīgiem līdzekļiem. Tādā gadījumā meža pircējs valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā pārliecinās, vai tu kā pārdevējs esi reģistrējis saimniecisko darbību. Un, piemēram, pircējs apskatās, tu neesi reģistrējis saimniecisko darbību, bet vēlies pārdot sev nepiederējošu mežu, respektīvi nevar uzrādīt īpašumu apliecinošus dokumentus. Tādā gadījumā izmaksātājam ir pienākums no izmaksājumās summas ieturēt tavu ienākumu nodokli 25,5%. Tas būtu tas pats, kā tā vieglāk, lai saprotams maniem cilvēkiem. Tas būs tas pats, kas līdzīgi kā starpnieks. Piemēram, ja pārdod dzīvokļus. Jā, protams. Tu esi guvis ienākumu, kurš apliekas vispārējā kārtībā, nevis ar īpašo 10% likmi, bet 25,5%. Tātad cilvēks īrē cilvēku, kurš palīdz tikt vaļā no meža. Tā vieglāk saprotam. Jā, tā faktiski sanāk, pavisam vienkārši runājot. Bet varbūt arī situācija, kad ja tu pārdod ne sev piederošu mežu, bet esi saimnieciskās darbības veicējs. Respektīvi, tev nav SIA, bet tu esi reģistrēts pašnodarbinātais, kurš nopērk mežu un pārdod mežu, respektīvi ir šis... Andele-mandele. Ir mežu andele-mandele. Lūk, tātad, ja tu esi saimnieciskās darbības veicējs un tava darbība ir šos mežus pirkt un pārdot, tādā gadījumā ienākumu izmaksātājs valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā varēs redzēt, ka tu esi reģistrējis saimniecisko darbību un izmaksājot tavu ienākumu neko neieturēs. Tu saņemsi pilnu summu, savukārt tev ir jākārto saimnieciskās darbības uzskaita, kā pašnodarbinātājiem. Tu varēsi norakstīt izdevumu šo meža iegādes izmaksas un tā tālāk. Tātad ir ļoti būtiska starpība, vai tu pārdod sev piederošu mežu, vai tu pārdod mežu, kas pieder kādam citam, kuru tu esi likumīgā kārtā tiesīgs tirgot, vai kuru tu esi iegūsis saimnieciskās darbības ietvaros šīs tiesības. Ir tā kā pilnvaras. Jā, ir pilnvaras, protams. Kaimiņa mežu tu pārdot nevarēs. Tā jau ir krimināli sodāma darbība. Sarunā ar Daci no SIA meža biroja PVN arī izskanēja kā liels aspekts. Kā tur ir un kas tur ir? PVN saistībā ar mežu darījumiem un fiziskām personām ir ārkārtīgi jūtīga tēma, jo kādreiz valsts ieņēmuma dienests, skaidrojot ienākumu nodokļu likumdošanu, skaidrojot PVN, vairāk saistīja kopā. Veic saimniecisko darbību, maksā PVN, rodās PVN, veic saimniecisko darbību. Šobrīd šie skaidrojumi tāpat jau modernizējās, tāpat kā jebkādas citas lietas pasaulē attīstās. Un šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodokļa lietas no PVN ir dikti nodalītas. Un ļoti bieži fiziskas personas iekrīt tieši uz PVN jautājumiem, ne jau tāpēc, ka viņš negribētu šo PVN maksāt, bet nezina nianses, kad tas ir jāmaksā. Ļoti līdzīgi mēs ar tevi drīz kādā no raidījumiem runāsim arī par telpu izīrēšanu un tam līdzīgām lietām. Šis PVN ir tāda atsevišķa pasaule. Lūk, tātad runājot par pievienotās vērtības nodokli, tev ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, neatkarīgi no tā, vai tev ir saimnieciskā darbība reģistrēta, vai tev nav viņa reģistrēta, ja tu šo pārdošanas mežu veic sistemātiski. Un pievienotās vērtības nodokļa likuma tulkojumi paredz, ka sistemātiski nozīmē 2 darījumi 12 mēnešu periodā. Un tas ir patiesībā ļoti maz, un cilvēki bieži vien vispār par to jautājumu nemaz nav domājuši. Un varbūt situācija, kad sistemātiska darbība ir pat vienā pārdošanas darījumā. Ja, piemēram, es pārdodu, man nav saimnieciskā darbība, man ir mans mantotais mežs, un es viņu pārdodu izciršanai, viss ir kārtībā. Bet, ja man ir šis viens mežs, es izstrādāju kokmateriālus, sagatavoju un pārdodu kokmateriālus, šādā gadījumā tiks traktēts visticamāk, ka es veicu sistemātiskas darbības, lai mežu pārdotu, izcirtu, sagatavoju un tā tālāk. Redzi, ja mēs izrunājam iedzīvotāju ienākumu nodoklis daudz maz, ir kaut kādi rāmi un skaidrs, bet varbūt nepatīkam pārsteigumu, ka es šos vecmāmiņas ošus esmu izcirtusi un sagatavojusi un pārdevusi, ka PVN-am tā ir sistemātiska darbība un ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.
Es sapratu jau pareizi, piefiksēju, ka tu teici, ja es saņemu mantojumā mežu un vienkārši to pārdodu, tā var neskaitīties kā saimnieciskā darbība. Bet, ja es audzēju, piemēram, materiālus vai izcērtu, sagatavoju materiālus, tas jau uzreiz ir kā saimnieciskā darbība, pareizi? Jo tu jau mērķtiecīgi, pieņemsim, kas varētu būt populāri, audzēt kārklus. Tev aizaug pļava, tu audzē speciāli šķeldē materiālu, sašķeldo un pārdod. Tātad tu jau kaut ko dari mērķtiecīgi. Un mēs arī spriedām pirmajā raidījumā un par to runājām, kad ir svarīgi darījuma ekonomiskā būtība. Ja? Jo cilvēkam varbūt vienmēr gribas izskaidrot, tā kā pašam ir izdevīgi, bet šajā gadījumā es veicu mērķtiecīgas darbības un pievienotās vērtības nodoklim valsts ieņēmuma dienests var pateikt, ka tas bija jau sistemātiska darbība, lai gan lasot iedzīvotāja ienākuma nodokļu normas, tev varbūt saimnieciskā darbība nav jāreģistrē, ja? Jo tur tie kritēriji nedaudz atšķirīgi. Respektīvi, ja sistemātiski veic šos darījumus ar kokmateriāliem, tādā gadījumā, protams, ir jāpiereģistrējas valsts ieņēmuma dienestā PVN maksātāju reģistrā. Un kas ir interesanti, kad PVN maksāšanai var piereģistrēties uz noteiktu laiku. Piemēram, man ir vecmāmiņas mantotais mežs, es vēlos viņu tur 3-5 daļās pārdot vai izstrādāt vai kaut ko, tātad veikt tikai šo labi zināmu norobežotu darbību, es piereģistrējos kā PVN maksātājs uz pusgadu, izstrādāju mežu, samaksāju PVN un reģistrācija beidzās. Tātad to var arī izdarīt uz noteiktu laiku. Okay, jā, tad tas nozīmē, ka cilvēks var neskriet uzreiz reģistrēties PVN maksātāja reģistrā, bet pastāst, kādos gadījumos viņš var to nedarīt? No 2025. gada ir krietnas izmaiņas šajā reģistrācijas kārtībā. Ja līdz 24. gada 31. decembrim šo slieksni, kad ir jāreģistrējās PVN maksātāju reģistrā, noteica saskaitot ienākumus pēdējo 12 mēnešu laikā, jebkuru 12. Tad no 1. janvāra ir grozījumi PVN likumā un šobrīd jāreģistrē pievienotās vērtības nodokļa maksāšana tādi, ja ir šie 50,000 kalendāra gada laikā ienākumi, kas ir apliekami ar nodokli, vai ir atsevišķi neapliekami ienākumi, kur arī jāskaita klāt, bet tie šajā gadījumā mums nebūs svarīgi, ja mēs runāsim par meža atsavināšanu. Un te ir interesanti, kad šis likuma grozījums stājās spēkā 25. gada 1. janvārī, un daudziem bija situācija, kad šie 50,000 apliekami ienākumi iepriekšējā kalendārajā gadā, 24. jau bija sasniegti, un likuma norma mainījās. Tādi līdz 15. janvārim viņam bija jāpiesaka, kad viņam ir jāreģistrējās, un attiecīgi arī bija nedaudz atvieglojumi piemērojami šajā pašā reģistrēšanās kārtībā. Bet te ir vēl viena nianse, līdz ar to arī tā PVN reģistrēšanās kārtība var iznākt diezgan sarežģīta. Tātad, ja ienākumi no apliekamiem darījumiem sasniedz šos 50,000, tev vēl ir 5,000 ienākumi, tātad 10%, kurus tu vari gaidīt un nereģistrēties. Un ja tu zini, ka šogad šajā kalendārajā gadā tev ienākumi sasniedza 50,000 līdz vēl 55,000, tu varēsi sākt maksāt PVN no nākamā kalendārā gada. Savukārt, ja tu šogad sasniegsi 56,000 apliekamos ienākums, tev obligāti šogad jāsāk maksāt. Tā arī tāda, it kā tas ir zināms atvieglojums, bet par cik tas ir jaunums, ļoti daudziem cilvēkiem tas sagādā problēmas to saprast, kā tas darbojas. Un ko darīt, ja cilvēks laikus nereģistrējas kā PVN maksātājs, vai nodokļi paliek tie paši? Protams, tas, ka tu neesi izpildījis likuma prasību un neesi piereģistrējies, neatbrīvo tevi no nodokļa maksāšanas. Un tas ir tāds gadījums, kas arī ir diezgan izplatīts, ka cilvēks pirms viņš veic vispār kaut kādu darījumu, teiksim, ar to pašu mantoto mežu, ja, kad tu esi mantojis, tu vispār netaisies veikt saimniecisko darbību, bet tu esi kokus izstrādājis un tava darījuma summa pārsniedz šos 50,000 eiro 12 mēnešu laikā, tev ir viens darījums, un pēc PVN likuma tu veici sistemātisku darbību, un cilvēks bieži vien to nezina, un tad, kad valsts ieņēmuma dienests to sāk izmeklēt vai kaut kādā veidā atklāja, ka šis darījums ir bijis, ir jau pagājis pietiekami ilgs laiks, un cilvēkam tāpat ir pienākums šo pievienotās vērtības nodokli samaksāt, un tad, kā tu minēji, nauda bieži vien ir iztērēta, un pārdevējs ir ārkārtīgi neapmierināts. Bet man jautājums par to, ka ja viņš ir nokavējis, tad viņam nav kaut kādi lielāki pēc tam, ja viņš nav reģistrējies laikus, viņam nav lielāki nekā
tie nodokļi vai kaut kādas soda naudas, nekā ja viņš būtu to izdarījis tad, kad viņam bija tas jāizdara. Jā, diemžēl ir, jo tajā brīdī, kad valsts ieņēmuma dienests veic šo nodokļu pārbaudu un secina, ka tev varbūt bija jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, un viņam ir kaut kādi jau konkrēti jau tās indikācijas, ka tas būtu bijis jādara, vispirms iestāde sazinās ar cilvēku un raksta viņam vēstuli, ka mēs zinām, ka mūsu rīcībā ir informācija, ka jūs esat veikuši tādu un tādu darījumu, lūdzu izvērtējiet, vai tā bija saimnieciskā darbība, lūdzu iesniedziet tādu un tādu deklarāciju. Vienmēr iestāde vispirms aicina pašu personu samaksāt nodokli, iesniegt šo informatīvo deklarāciju, cik tev PVN ir jāmaksā. Un tādā gadījumā, ja tu atbildi, komunicē ar valsts ieņēmuma dienestu, tādā gadījumā tu nomaksā pievienotās vērtības nodokli, kas uz tevi attiecās, un maksā kavējuma naudu 0,05% dienā līdz 2/5 no kopējās PVN summas, cik tu neesi samaksājis. Tātad tas nepiereģistrēšanās tevi neatbrīvo. Bet gadījumā, ja tu valsts ieņēmuma dienesta vēstules ignorē, atceries, kā mēs runājam, ka no ieņēmuma dienesta vēstulēm nav jābaidās. Jo ja tu no viņām baidies un ignorē, tad jau tev piemēro soda naudu. Jā. Un tas jau ir daudz sāpīgāk. Un tu varēji tikt, tā kā nevis sveikā cauri, bet varbūt tev pat nevajadzēja to sodu naudu, ja būtu vienkārši laicīgi atbildējis, jo cilvēki bieži vien baidās, un tas, man liekas, izraisa tieši tās problēmas. Bet tā arī ir ļoti bieži tās problēmas ir no tā, ka mēs negribam atvērt, negribam ieraudzīt, jo mēs baidamies no ieņēmuma dienesta, bet daudzkārt tas ir pierādījies, ka vienkāršāk, lētāk un pozitīvāk ir atvērt to vēstuli, sazināties, noskaidrot, kas tev jādara, jo lielākajā daļā gadījumā nav jau tā, ka cilvēks vēlējās viņu nemaksāt. Viņš vienkārši nebija noskaidrs, vispār nebija sapratis, ka tāda situācija vispār var veidoties. Tādēļ tā ir ļoti pozitīva prakse no valsts ieņēmuma dienesta puses, ka cilvēkam tiek rakstīts, ka mūsu rīcībā ir informācija, lūdzu, dari to un to. Un vienmēr šajās vēstulēs ir minēta kāda persona, kura vēstuli sagatavojas, kam mēs varam piezvanīt, varam tādā pašā EDS sistēmā uzrakstīt atbildi, tad, kad ir nepieciešama arī šī saruna, un no tā noteikti nav jābaidās. Jā. Ko darīt, ja abi ir PVN maksātāji? Ja kokmateriāla darījumā abas puses ir PVN maksātājs, tad patiesībā viss ir ārkārtīgi vienkārši, jo kokmateriāli ir viens no izņēmumu darījumu grupām, kur starp diviem PVN maksātājiem PVN summa fiziski nekustās. Tātad šajā gadījumā kokmateriālu pircējs pievienotās vērtības nodokli samaksā, tā sakot, uz papīra aprēķina reversā un atskaita priekšnodokli. Tātad fiziski PVN nauda šajos darījumos nekustās. Līdz ar to vairāk sarežģījumu tieši ir fiziskām personām, kuras nav PVN maksātājas, kuras nav noskaidrojušas, kad var piereģistrēties uz kaut kādu konkrētu laiku, konkrētam kaut kādam darījumam un neizdara to saulaicīgi. Bet ja tas ir nokārtots saulaicīgi, un kā arī mēs runājām, tev var būt situācija, ka tev nav jāreģistrē obligāti saimnieciskās darbības veikšana. Tikai PVN maksāšanai nokārto savas saistības, un viss ir ārkārtīgi vienkārši tad. Jā, un šeit mēs arī nonākam pie secinājuma, ka vispareizākais ir iet vienkārši pie konsultanta un saņemt nepieciešamo informāciju, jo pats tu to nevari zināt. To nevari zināt, un tas arī cilvēkam nav jāzina. Tāpat kā to pašu make-upu veidot. Katram mums ir sava tā joma, ko mēs pārzinām, un šeit ir pozitīvi arī tie valsts ieņēmuma dienesta metodiskie materiāli, kuri tiešām ir saturīgi ar konkrētiem piemēriem, bet ja baidamies, protams, vienmēr nodokļu konsultants, kaut vai grāmatvedis, kas ir tūmā, var palīdzēt. Bet Ieva, šodienas tēma mums ir jānoslēdz, un sapratu, ka šī tēma nav tikai par kokiem, mežiem un ciršanām, tas ir veselas Amazonas džungļu savirpinājums. Jā, tā nedaudz ir, bet nākamajā sērijā mēs runāsim par kādu citu nemazāk aktuālu tēmu. Un tiekamies nākamajā sērijā. Atā, tiekamies nākamreiz.